Pateicos tev par pievienošanos sarunām. Šodien saruna kopā ar Ernestu, psihoterapeitu, Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomātiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas galvenais ārsts. Viņš ir cilvēks, kurš glābj dzīves, nevis dzīvības. Šajā epizodē runāsim par tēva nozīmi mūsu dzīvē un par to, ko nozīmē augt, ja tēvs emocionāli nav bijis klātesošs. Tā ir tēma, kas skar gan tos, kuri bērnībā izjutuši dziļu tukšumu, gan tos, kuri pieaugušā vecumā vēl ar vienu meklē atbildi uz jautājumu, vai es viņam vispār biju vajadzīgs. Mēs pievērsīsimies arī tam, kā tēva emocionāla neesamība atstāja nospiedumu uz bērna attīstību, pašvērtējumu un spēju veidot attiecības dzīves laikā. Ernest, ja kāds no klausītājiem domā, ka šis stāsts nav par viņu, kāpēc tu tomēr teiktu noklausies? Pirmkārt, teikt noklausies, ja tas ir par tevi. Ja tu domā, ka tas nav par tevi, tad pirmkārt tu nezini, ka tas nav par tevi. Šeit mēs runājam par emocionāli neesošu tēvu. Ja viņš fiziski nav, tad ir skaidrs, ka viņš arī emocionāli nav. Bet tā emocionāla neklātesamība nevienmēr ir tik acīm redzama. Ja tu varētu varbūt arī vairāk pastāstīt, kas ir tā emocionālā neklātesamība, kā tas varētu izpausties? Mēs tā iztēlojamies tādu ļoti standartizētu ģimeni, kur stereotipisko, kur māte ir vairāk uzņēmusies mājas soli un tēvs ir tas maizes nesējs vai mamutu medītājs, tad nereti gadās, ka darbā izdeg, pārgurst, un tad mājās, piemēram, vairs nav gluži tā emocionāla kapacitāte būt klāt. Šeit mēs runājam tad ne tikai par to, kādreiz pat varbūt arī fiziski it kā varbūt vairāk klāt, varbūt viņš nav izdecis vai pārguris, bet, teiksim, šim tēvam varētu nebūt šī emocionāla kompetence būt blakus, uzklausīt kādus bēdu stāstus, parotaļāties kopīgi, un tā teikt, veltīt šo te kvalitatīvo laiku pavadīt ar bērnu vai ar klausītāju šeit. Un tad tas var būt ļoti dažādi, no dažādām tādām ģimeņu formātiem, varbūt, teiksim, ka tur varbūt tēvs ir alkoholiķis bijis, un tāpēc tā emocionāla klātesamība ir tāda sagrozīta. Es diezgan bieži dzirdu šos stāstus, kad, teiksim, tad, kad tēvs iedzer, tad viņš ir jautrs un interesants, bet tad, kad viņš nav iedzēris, tad nekas. Tad viņš sēž pie televizora, labākajā gadījumā pamet bumbu, tā kā sunītim gadrīz vai. Tas, kas ir jāsaprot šajā visā stāsta sākumā, ir tas, ka būtībā tēvs var būt ģimenē. Tas nav par to, ka viņš ir prom no ģimenes, bet viņa tas emocionālā saikne nav īsti izveidojusies ar bērnu vai kaut kā, nezinu, pazudusi kaut kāda iemesla dēļ. Jā. Tas ir tiešām ļoti dažādi fiziski dzīve var izpausties, cik cilvēki tik dažādi var arī būt. Bet tā izjūta no ģimenes varbūt tāda, ka viņš vienkārši nav emocionāli klāt. Viņš varbūt atnes naudu, varbūt viņš uztais vakariņas, bet emocionāli kaut kāds klusums, tāds vēsums. Varbūt tavā praksē tu esi novērojis, kā bērni šādu tēva neesamību uztver, kā viņi to mēģina sev paši varbūt paskaidrot, kas ir šī attieksme. Vismaz diezgan dažādi mēdz būt. Jo ir kādreiz, kad bērns kaut kādā ziņā cīnās par to tēvu uzmanību. Un tad, teiksim, īpaši piedomā pie labām sekmēm, vai tur mājas soli kaut kā intensīvāk organizē. Citreiz mēs varam novērot, ka tas bērns jūtas atraidīts, jo viņš nav pietiekami labs, pietiekami interesants priekš tēta, ka tētim interesantāks televizors nekā es. Un, attiecīgi, tad tas aiziet uz pašvērtējumu pusi uzreiz. Viņš var sajusties tā, ka viņš tā patoloģiski vainīgs, ka viņš būtu sliktais šajā stāstā. Un tad tas, ko bieži novēro, ka ir, ka
meklēt citur šo te vīriešu figūru. Klasiskā skatu leņķa, kur mēs runājam par heteroseksuālām tādu orientāciju, tad, teiksim, puisis meklē to identifikācijas objektu tēvā, un meitenes visbiežāk meklē to objektu, kuram tā kā varētu pieķerties, kurš tā kā parūpētos, kurš tā kā gādātu, vai vienkārši ar kuru būtu labi pavadīt kopā laiku. Tad nevajag iet pārāk burtiski šai idejai klāt, bet tās funkcijas, ko mēs meklējam, ir gan tā identifikācija, gan tas piemērs, ar ko pavadīt laiku kopā. Un tad var sākt meklēt kaut kur citur. Varbūt otrā vecākā sāk meklēt to stereotipisku vīrišķo, to kaut kādu stingrību, noteiktību, kaut kādu spēku, tādas iezīmes, vai, teiksim, kaut kur skolā sāk meklēt, vai teiksim, tad, kad ir jau šis te agrīnais pusauģu vecums, tad, kaut kāds klases bulijs vai tas klases pārdarītājs šķiet kā tāds spēcīgs, labs piemērs, un tad ar tam tā kā mēģina pieķerties un tā kā identificēties ar viņu. Tiešām viss ļoti dažādi tas var rezultēties. Būtībā daudz un dažādi. Kā tev šķiet, kāpēc šāda tipa pārdzīvojumi daudziem kļūst par neatrisinājumu ievainojumu līdz pieaugušam cilvēku vecumam, kad varbūt sāk apzināties, ka kaut kas no bērnības joprojām atsaucās? Es domāju, arī tādā plašākā vēsturiskā kontekstā mums ir jāapskatās. Es gan nezinu tavu precīzo mērķa auditoriju, kur klausās, vai viņi dzīvojuši brīvā Latvijā vai pirms, bet ar vislielāko varbūtību mūsu un klausītāju vecāki ir dzīvojuši vēl Padomju Savienībā, kur tā emocionāla audzināšana un vispār emocionāla inteligence nebija kaut kas tāds, ko baigi tā augstu vērtēja. Tur augstāk vērtēja čaklu darbu, lojalitāti, piederību, spēju paņemt sev, ja tu kaut ko gribi paņemt sev, un tad, attiecīgi, nesaņemot šo, pēc tam dzīvē cilvēks bieži nezina to, kas viņam nav. Ja reiz ir bijis, un tad ir pazaudēts, tad ir vieglāk tā kā atpazīt. Un tad atbildot uz to jautājumu, ir līdzīgi arī mums šobrīd. Ja mēs augam, mēs īsti nezinām, kas mums ir pietrūcis, tad nezinām, ar ko strādāt, nezinām, ko kompensēt, vismaz apzināti mēs nezinām. Un tad parādās kaut kādi tādi, tāda stereotipiskā daddy issues. Vēl meklēt kaut kādu spēcīgo vīrieti kā paraugu, vai spēcīgo sievieti kā paraugu, ar ko tā kā identificēties vai ar ko būt kopā. Un tas var būt pat diezgan destruktīvi, ja teiksim, tas deficīts vai iztrūkums agrākā bērnībā ir bijis ļoti, ļoti izteikts. Un tad arī romantiskās attiecībās cilvēki paši sev neapzinoties, viņi atkārto to pašu, ka viņi būtībā grib spēlēt to bērnu lomu un no partnera prasa tā vecāka lomu, kurš parūpēsies, kurš nospraudīs robežas, kurš nospraudīs mērķus, kurš fiziski parūpēsies. Kamēr nezinu, kas tas ir, kas rūkas, tikmēr nav īsti ar ko strādāt. Tomēr mums ir vienpus ir jāpievērš tam, ka atgriežoties tādā pavisam bērnībā par to, kāda ir tēva loma psiholoģiskā. No tādiem pašiem pirmsam, ko tas nozīmē bērna dzīvē, un tad jau mēs varam vēl turpināt dziļāk ieskatīties. Tad tā visbiežākā loma, ko piedēvē tēvam, ir šī te struktūra, šie kaut kādi noteikumi, kas mijās ar rotaļīgumu. Ja tā skatāmies, tad no mātes lomas biežāk gaida, teiksim, tādu emocionālu siltumu, rūpes, tad no tēva ir tāda vairāk emocionāla stabilitāte, paredzamība, ir kaut kādi stingrie noteikumi, un noteikumu ietvaros var parotaļāties. Piemēram, ja tu aizēji uz bērnu laukumiņu, tad bērnu laukumiņš ir tā notikumu robeža, un tad bērnu laukumiņā tu vari darīt visu, ko tu gribi. Ņem un ārdies un mētā smilts, kamēr nedara pār citiem vai nemet acīs. Un ļoti bieži šī te brīvā rotaļa
ka var palaiž vaļā kaut kādas ierastās uzvedības normas, visbiežāk pat notiek ar tēviem. Nu, tad tajā labajā scenārijā. Un tad tur ir tas, ko tad mēs iegūstam. Nu, ar laiku identificējamies arī paši ar kaut kādām tām īpašībām un kaut kādu tādu prasmi nospraust stingrākas robežas, aizstāvēt sevi, pastāvēt par sevi, ja gadījumā ir kāds pārdarītājs, stingri pateikt no partnera, ko mēs sagaidām, pastāvēt par savām vērtībām, vēlmēm. Teiksim, ja es gribu mainīt darbu, tad es nekaunos par to, nebaidos pateikt priekšniekam, ka paklau, mēnesis es domāju, es iešu uz citu darbvietu, šī man nepatīk. Un tam vajag kaut kādu veidu tādu stingrību, pārliecinātību par sevi, ko salīdzinoši retāk mēs saņemam no mātes figūras. Cik lūdzu ir kaut kāda atšķirība tam, kā šī emocionāla neesmība no tā puses var ietekmēt, nu tā teiksim, vienu vai otru dzimumu, vai ir kaut kāds tāds ļoti liels atšķirības, kas būtu? Modernākā izpratnē mēs arvien vairāk saprotam, ka tās dzimumu lomas viņas ir vairāk plūstošas. Un es te runāju jau par tādu nedaudz vairāk stereotipiskāku lomu sadalījumu, bet, protams, tas var būt bišķi citādāk. Tikpat labi tiešām varēja būt, ka sieviete ir tā stingrā un kārtīgā ar noteikumiem un ar brīvu rotaļīgumu, savukārt tēvs ir emocionālāk. Un tieši tāpēc arī ar to lomu, ko tas bērns paņem. Viņš šim te tēvam emocionāli neesot klāt, bērns vai nu nesaņem to cilvēku, ar kuru identificēties, visbiežāk paša sava dzimuma sākam. Tātad puišiem tāds stingrais pašvērtējums var iztrūkt vai kaut kāda spēja nospraust stingrākas robežas, kaut kāda spontanitāte iztrūkst. Būtībā pašpārliecinātība. Sievietēm, meitenēm biežāk tas radās, teiksim, veidojas par tādu iekšēju nedrošību, ka turpinās meklēt ārējā cilvēkā to drošo objektu, ka vēl joprojām meklēs to, ka tas otrs būs atbildīgs par manām sajūtām, vēl joprojām meklēs to, ka tas otrs būs tas stingrais, kurš parūpēsies par mani. Un tas arī tādā disbalanss attiecības var veidot pēc tam. Vai ir kaut kas būtisks, kā ietekmē darba vidē, kā mēs tur būtībā attīstamies, profesionālais lauciņš, tas arī tiek ietekmēts. Viena piemēra par darba aiziešanu, kad ir stingri pasaka un nemīkstinās, vai ir vēl kaut kas tāds, kur arī šī neesamība tomēr ietekmē? Nu šeit ir tas, kur, kā jau es iepriekš teicu, nav viennozīmīgi. Te tās sarunas ar psihoterapeitu nav interesants, jo psihoterapeits nekad neatbild tieši uz jautājumiem. Atkarīgs no tā, kāda bija tā bērnības adaptācija. Teiksim, ja bērnībā bija tā vēlme izpatikt un tādā veidā dabūt to uzmanību vai to vismaz uz īso brīdi, ar tādu izpatikšanu esošu, būtu pareizām, sakot visiem noteikumiem, tad, teiksim, vēlāk dzīvē tas var būt vairāk kā perfekcionismu iezīmes darbā. Perfekcionisms iet kopā ar čuparlietām, ja, kad tur interpersonālas attiecības pieklibos darbā, jo cilvēks pārāk fokusējies uz darba pienākumiem, viņam arī izdegšana ar krietni lielāku risku ir. Ja ir, teiksim, iztrūks tā identifikācijas ar to stingro pārliecināto cilvēku, tad darba vidē viņš arī būs mazāk pārliecinās, mazāk stingrs, nenospraudīs tādas robežas, vieglāk padosies, ja viņam gribēs uzlikt papildus kaut kādas dežūras, papildus darbus, nenospraudīs veselīgas robežas un cietīs gan tas darbinieks, gan darba devējs. Darba devējiem no sākuma varētu šķist, ok, baigi forši. Viņš klausa, viņš izdara visu, ko es saku, bet ar laiku tas cilvēks vairs nav tik efektīvs. Viņš pārstrādājās, viņš nenosprauž robežas, viņš nenoliek prioritātes pa secībai, viņš tiešām mēģinot tagad izpatikt tam darba devējiem, darīs vienkārši visu pēc kārtas, nesastrukturizējot, nesakārtojot pa prioritātēm, nenodeleģēs kādu lietu, tad, kad vajadzēja deleģēt, lai, teiksim, ātrāk izdarītu kaut ko. Visādi var būt. Psihoterapeita atbilde. Paldies par to plašo veņķi.
tā var būt dažādi, nav viena pareizā ceļa. Ja mēs pieskaramies pieaugušiem vecumam, un joprojām šī tēva figūra, viņa ir bijusi dzīvē, bet viņš emocionāli ir tā, kā ir. Un tad rodas varbūt kaut kādā brīdī šis tukšums, kas varētu raksturoties ar jautājumu, vai es viņam vispār biju vajadzīgs. Ka nav tā saikne, ir tētis, tēvs, bet, kaut kā mums nav tādas sirsnīgas šīs sarunas. Kā sev atbildēt uz to jautājumu, vai vispār pirms varbūt iet pie psihoterapeita, vai ir iespēja kaut kā sev rast šo atbildi, kaut kādu mierinājumu? Varbūt tas ļoti naivs tagad ir jautājums, bet tomēr. Man izklausās, ka šis jautājums slēpj vainīgā meklēšanu. Un tad, vainīgā meklēšana ir sevī. Un tad, vai es biju pietiekami labs, vai es vispār biju interesants, vai vajadzīgs. Vai vainīgā meklēšana tēvā, kur, ja tu negribēji bērnu, tad es atvainojos. Priekš kam tu vispār taisīji bērnu? Vai tu nemācīji prezervatīvus lietot, tad abās galībās nav labi. Kaut kādā ziņā mēs varam teikt, tā bija iespējams tēva nespēja, emocionāla nekompetence būt klāt. Bet tas stereotips par to, ka kur arī psihoterapijā viss fokusējās uz vecāku vainošanu, tas ir tāds maldīgs stereotips. Teiksim, ja mēs redzam, ka, piemēram, šajā gadījumā tēva emocionāla neesamība ir kā viens no cēloņiem tam, ka šī izdegšana darbā tagad ir, tad mēs to drīzāk pieņemam kā zināšanai, nevis atkal un atkal vainojam to tēti, kāds viņš tur ir, un kāds viņš tur, un kāds viņš tur, un tā ir tāda, tas ir tas, ko var saukt par čīkstēšanu, sūdzēšanos, un tad ir tāda iestrēgšana. Tā kā tad atbild uz to jautājumu, vai es vispār biju vajadzīgs. Man liekas, tad pie šī, varbūt arī citiem līdzīgiem jautājumiem ir jāapstāsta dziļāk, par ko īstenībā ir tas jautājums. Meklē vainīgo, meklē uz ko dusmoties. Bet būtībā vienmēr meklēs kādu, kas ir vainīgs tajā. Laikam tas ir tas kopīgais punkts. Vai nu es, vai nu cits. Es teiktu arī droši vien psihoterapeits, nevienmēr meklēs vainīgo, bet bieži tas būs. Kādreiz nāk, teiksim, psihoterapeits, ir pacienti, tad viņi saka, mana sieva tur tāda, mana mamma tur bija tāda, tētis tur tāds, un tas man tur sita, un skolā man tur apcēla. Ok, es dzirdu, bet, tā kā, vajag pasīties no tā pacienta perspektīvas. Mums ir daudz vērtīgāk saprast, kā tu jūties, kā tas ietekmē to, kā veidojas to personība, un kas ir tavos spēkos šobrīd to mainīt, vai varbūt pārskatīties no vēl kādas pārspēle, var pastīties no vēl vienas perspektīvas, kā tas, teiksim, tev ir ietekmējis, un visbiežāk tās nepatīkamās tendences, iezīmes, ko mēs konstatējām, viņas kaut kādā mērā viņas ir adaptīvas un labas. Teiksim, tas pats perfekcionisms, ko es iepriekš minēju, īstenībā var ļoti labi noderēt. Piemēram, tu taisīji podcastu, un tev gribās, lai ir smuki audio sakārtots, lai ir tur scenārijs sarakstīts, un tur atsevišķi tāda perfekcionisma, piegaršiņa pat varētu noderēt. Vai ne? Tu būsi labāk sagatavojusies. Ja ir pa daudz, jāpaskādi. Kaut kur tās iezīmes ir labas. Tas arī ir viens no tām dziedināšanas pēc tam tā atslēgām, ka mēs pamanam to, ka tā bija adaptācijas stratēģija, viņai bija laba motivācija izdzīvot, veidot attiecības, stiprināt pašvērtējumu, un tad pamanam, kur ir pa daudz, un tad tur, kur pa daudz, var mēģināt paņemt pišķi maigāku pret sevi. Bet, cik es saprotu, to var izdarīt kopā ar speciālistu. Viens pats, tā kā varētu iet uz riņķi. Jā un nē. Psihoterapeits nav panacēja. Viņš nav tā, ka viņš ir vienīgais, kas palīdzēs vai palīdzēs pie visām problēmām. Ļoti bieži cilvēki jau paši kaut kā, tā teikt, tiek galā vai teiksim, ir pietiekami labas kvalitīvas attiecības ar citiem cilvēkiem, kas palīdz lēnā garā izstrādāt
šīs problēmas un palīdz tā kā pamainīt sevi, savu personību tādā gultnē, kas ir vērtīgāk pašam. Tā kā jā, protams, ka psihoterapeits palīdz, tas ir vairāk tāds mērķēts pasākums, bet tas nav obligāti. Jā, es saku, tieši kā tu sākumā minēji, ja, par to, ka izglābi dzīves, nevis dzīvības, tad psihoterapija bieži ir dzīves kvalitātes terapija. Un dzīves kvalitāte krietni uzlabosies. Varbūt, teiksim, šis konkrēts pacients, viņš varbūt nav suicidāls, attiecīgi dzīvības neizglābš, bet tādu varbūt vidēji depresīvu, trauksmaina, nepārliecinātu cilvēku, viņš kļūst pārliecinātāks, spējas par sevi pastāvēt, un dzīves kvalitāte krietni augs. Tad tādā ziņā tas mērķētais darbs psihoterapijā var būt efektīvāks nekā darbs pašam ar sevi. Un, protams, ir tā iespēja ir iestrēgt. Jā, iet par īņķi savos skaidrojumos. Man būs vēl viens jautājums. Kā būt tad, kad ir tā nepiepildītā cerības sajūta, vai tas idealizētais tēvs, un tomēr viņš nebija tāds, kā es viņu vēlējos, un arī tagad pieaugušā vecumā viņš joprojām nav tāds, kā es viņu vēlētos, joprojām par šo visu emocionālo fonu runājot. Man liekas, kā dzīvot? Kā dzīvot, kā būt? Ja grauž sirsniņā tas, ka ir tā nepiepildītā cerība, un nav viņš tāds kā citiem bērniem bijis tētis. Es paņemšu caur metaforu. Lai iet. Kā man dzīvot, ja man gribas braukt ar jaunāko Audi? Ja es viņu varu atļauties, ja man tur ir dīlers netālu, viņš man var parādīt, palīdzēt izvēlēties, tad ok, var tā būt. Ja man ir vidējā Latvijas alga, netūl man tas jaunais Audi būs pieejams. Un kā tad dzīvot, kad tu nebrauc ar jaunāko Audi? Kaut kādā ziņā jāsamierinās. Varbūt pat jāizsēro to, kad realitāte ir tāda, ka man nav jaunākais Audi, ka es viņu atļauties nevaru. Bet realitātē man vēl ir ļoti daudz citas opcijas, kā dzīvot, kā pārvietoties. Ja es dikti gribu un kaut kāda apstākļa sakrīt, varbūt es varu tomēr viņu dabūt. Tas ir par to arī, teiksim, vai tu runāt ar tēvu, vai mēģināt kaut kā labot tās attiecības, bet nevienmēr tas ir iespējams. Tā kā ārkārtīgi individuāli. Terapijā bieži es to novēroju kā tādu sērošanas procesu, kur iziet cauri visām sērošanas stadijām, vai lielai daļai no sērošanas stadijām, kur ir gan tā vainīgā meklēšana, gan tāda kaulēšanās, gan dusmas, gan skumjas. Tad iziet cauri, un tad ir, tā teikt, vieglāk pieņemt. Bet pirmais solis ir apzināties, ka tev ir kaut kāds sērs, kaut kāds iztrūkums, kaut kāds zudums. Vai šādos gadījumos ir kaut kāda iespēja lasīt kaut kādu literatūru vai kaut kādus rakstus, kas varētu palīdzēt saprast un kā pašam analizēt, pat neskrienot vēl pie psihoterapeita. Es mēģinu parādīt kaut kādus vēl ceļus, kas būtu, iespējami, jo iepriekš tu minēji, ka, mēs varam savu dzīves procesu ar, kaut kā citiem cilvēkiem iziet tam cauri un būt, un neiet to pie psihoterapeita, un tā kā vēl ir kādas alternatīvas, kā var būt. Atkārtošos. Visspēcīgākais ir emocionāli koreģējošas attiecības. Tātad ar citiem cilvēkiem, ar kādiem sev citiem tuviem cilvēkiem. Bet nevienmēr mēs mākam veidot emocionāli tuvas attiecības un tādas kvalitatīvas attiecības. Un tad, var mēģināt meklēt speciālistu un var mēģināt visādas pašpalīdzības lietās iet iekšā. Konkrēta grāmata, kad man prātā laikam nenāk, tā uz sitiena. Bet es esmu diezgan pārliecināts. Ja ierakstīs meklētājā internetā, tad būs daudz idejas, daudz virzieni. Un tas, ka tur būs tik daudz atbildes, tas jau uzreiz pasaka priekšā, ka tur nebūs viena universālā recepte, bet tas būs tavs unikālais ceļš, kam tev ir jāiziet cauri, lai
tā teikt, izaugtu. Un tur varbūt ļoti dažādi tie pieejami. Varbūt ar kādu no tiem mākslīgā intelekta chatbotiem parunāties. Tur ir savas limitācijas ar viņiem, bet tas var būt palīdzoši, tā teikt, ieraudzīt sevi no malas nedaudz, jo viņš diezgan daudz spoguļo to rakstītāju un validē, un tad var, teiksim, kādu papildus tādu atklāsmu dabūt. Protams, piedalīties visādos pasākumos, diskusijās. Un, man liekas, visvairāk paliek prātā tur, kur tu esi praktiski iesaistījies. Ja tu vienkārši lasi vai klausies audio grāmatu, tad tur ir, tam ir nozīme, bet salīdzinoši mazāk nekā tad, ja tu, teiksim, pats piedalījies kaut kādā mērķētā diskusijā. Tu aizēji uz tēva dienas kādu pasākumu, kur runā par tēva lomu. Vai par to, kā izpildīt to tukšumu, ko tēvs nav piepildījis. Un padalīs ar citiem cilvēkiem, te pieredzē, saņem atbalstu, saņem kādas idejas. Tur būs, manuprāt, vērtīgāk. Atrast savējos kaut kādā ziņā izklausās. Jā. Un tas jau būs tā nedaudz citādāk, bet tāpat emocionāli korģējošā pieredze. Būs citi cilvēki, kuri cienīs, respektēs tavu pieredzi, tavas emocijas, palīdzēs to viņus saprast. Viņi padalīsies ar savējām, uzklausīs viņus, neuzspiežot savus viedokļus otram, tās refleksijas spējas augs. Tu minēji par tukšumu, kas rodas, un kad ir ceļi, kā viņu piepildīt, un atsaucoties uz piepildīšanu, tepat jau nāk rokā arī tāds kā dziedināšanas ceļš, ja tā varētu tēlaini nosaukt. Tēvs šodien joprojām ir dzīves. Mēs esam pieauguši cilvēki, mums katram joprojām ir sava dzīve, iet uz priekšu, taču tās attiecības, viņas nav iespējams vai drošas, vai esot tādā dzīves punktā, mēģināt šīs attiecības kaut kā soli pa solim rekonstruēt, kaut kā iet uz šīm sarunām. Es noteikti nemeklēju pie tevis atbildi, kā to izdarīt step by step, soli pa solim, drīzāk tāds kā paskatīties uz šādu, jo es pieļauju, ka daudziem pieaugušiem cilvēkiem un tādiem jau, teiksim, jaunajiem cilvēkiem, ne tikai tiem, kam jau ir savas ģimenes pilnvērtīgas, kuri varbūt vēl ir vieni paši, viņiem nav otras pusīs, bet viņi vēl vēlētos savas, tās attiecības ar vecākiem, diezgan, lācīgas, siltas un jaukas, bet, ja ir tā, kā ir, un ja arī aizver acis to bērnību, kur, bija švaki, varēja būt labāk, bet varbūt tomēr šobrīd mēs varam saņemties un izveidot vai atdibināt vai rekonstruēt šīs attiecības. Esmu dzirdējis daudz stāstus, kur cilvēki saka, vēl vienu iespēju viņam došu. Vēl vienu iespēju. Vēl vienu iespēju iet 20 gadus. Tad tur arī ir. Kādreiz ir tā iespēja, kādreiz nav. Ja ir. Ja, teiksim, varbūt tēvs ir emocionāli nobriedušāks šobrīd. Nekā bija tajā brīdī, kad viņš 18 gadu vecumā mammu padarīja stāvoklī. Tad, es teiktu, tāda godīga, ieinteresēta, nevainojoša, neagresīva saruna. Tas ir viens labs pirmais solis. Ja vispār kaut kā fiziski laiku pavadīt kopā. Tas, ko tu, teiksim, bieži jaunie vecāki, kā mācās, ir, gluži vienkārši pavadīt laiku kopā. Kaut vai to small talk uztaisīt. Aiziet pastaigā, aiziet pamakšķerēt, aiziet kaut vai kopīgi aizbraukt uz Disneyland. Nezinu, jebkur. Ko jauno skaturātu tepat Rīgā. Vai atbraucam apskatīties, kā tas ir. Kaut kā te pa Veltavu varēja tikt. Un tas varbūt ir labs pirmais solis. Bet tad ir tie scenāriji, kuri dod atkal un atkal iespēju, atkal un atkal mēģina uzaicināt, iet skatīties jauno skaturatu vai uzaicina uz kafiju, un ir atkal, nē, man darbi, nē, beidz te, un visādas atbildes. Un tad, varbūt pienācis laiks palaist vaļā. Un tad, tā teikt, tās attiecības ir jāizsēro.
viņas nebūs tādas, kā gribējās. Manuprāt, ir varbūt arī tāds stigmatizēta doma, ka tā sērošana mums ir tikai tad, kad cilvēks, nomirst. Mēs viņu glabājam zem zemes, uzliekam kapakmeni, viss, viņa vairs šeit nav. Bet šajā gadījumā, ko tu minēji, viņš jau vēl ir. Viņu var pat sazvanīt, iespējams, ieraudzīt, satikt. Var šajā gadījumā pat pieminēja, ka nevar satikt, jo viņš vairs neatsaucās uz kafijām. Tas kaut kā varbūt neliekas vienkārši prātā kopā, kā varu pazaudēt, atvadīties no cilvēka, kurš šeit ir vēl virs šīs pasaules. Es teiktu, tā sērošanas interpretācija ir jāpaplašina. Mēs nomainam darba vietu. Ir adaptācija, jaunajai kaut kas nepatīk, kaut kas iepriekšējā labāk patika, kaut kas tur nepatīk un ir prieks, ka vairs nav. Mēs varam tieši tāpat kā sērošanu interpretēt. Kaut ko mēģina darīt tāpat kā bija iepriekš. Nomaina dzīves vietas, pietrūkst tie rīta skati pa logu, ir tieši saulēks vai pretī. Tagad ir citādāk, tagad ir plašākas telpas, piemēram. Vai romantiskās attiecības. Arī taču nenonāvē, tad, kad partneris, kad tu šķiries no viņa. Tāpat ir sērošana. Ir, ka pietrūkst. Pat ja tu esi tas, kurš izšķīrās, vai pat ja tu esi tas, kurš nolēma nospraust to stingro robežu ar tēvu, kad nē, es vairs nemēģināšu. Bet tāpat tās varbūt skumi, tāpat tas ir jāizsēro. Arī tādas sērošana ir ārkārtīgi plaša. Tas nav tikai pēc nāves. Pat teiksim, cilvēkam saņemot kādas slimības diagnozes, kaut vai aterosklerozi un pirmais infarkts. Viņš var nodzīvot vēl 25, 30 gadus, bet tas brīdis, kad viņš dabūtu pirmo infarktu, iesēja to ideju, bet viņš var nomirt. Viņš varēja nomirt šoreiz, ja nebūtu laicīgi aizbraucis uz slimnīcu un tur stentus ielikas. Vienkārši ar to ideju, ka varētu pazaudēt. Viņš var būt pilnīgi dzīvs, viņš var būt pilnīgi pieejams, bet sērošana ir. Es mēdzu strādāt arī ar ģimenēm, kur aug bērni ar īpašām vajadzībām. Ļoti dažādām slimībām. Tur mēs arī runājam par sērošanu. Izsērots tiek tas iedomātais veselais bērns. Izsērots tiek domātā vecāku dzīve, kā būtu bijis, ja būtu vesels bērns bijis. Tās arī ir sēras. Tas nenozīmē, ka no tā bērna, kurš ir, atsakās vai nekad nenovērtē to, bet tas iedomātais, izfantasētais, kas tur visu grūtniecības laiku iespējams ir bijis, no tā atvadās. Tā kā, sērošana. Izsēro attiecības šajā gadījumā, ka to kontaktu var izolēties, pārtraukt vai nemēģināt vairs veidot dziļāku. Protams, ka tur būs. Varbūt dažādas emocionālas reakcijas, varbūt skumjas, varbūt, ka gribās vēl. Varbūt tomēr vēlreiz pamēģināt. Tad mēs saucam par kaulēšanās tādu stadiju vai reakciju. Tad varbūt dusmas vai sevis vainošana. Kāpēc es nemēģināju? Vai dusmas uz otru. Stulbais tētis. Kā viņš šitā te izdarījās? Un ar laiku viss plašais spektrs savācās kopā, viņš vairs nav tik intensīvs un ir vieglāk paliest vaļā. Tas nenozīmē, ka nav vairs, tas vēl joprojām paliek mūsu pagāžā, mūsu emocionālajā pagāžā, mugursomā. Tas vairs nav tik intensīvi. Ernest, vai tu vari lūdzu soli par solim minēt tās sērošanas pārējas, vai viņas vienkārši mums paliek, kāds viņas varētu būt? Sērošanas stadijas. Viņas aprakstīja Elizabete Kubler-Rosa. Ja negadījumā kāds grib paskatīties no tās teorijas. Un šeit psihoterapeiti atkal to ir sačakarējuši. Ja mēs sakam, ka tas nav, kaut gan arī Kubler-Rosa viņa pat arī teica, ka viņas nevienmēr ir precīzi stadija pa stadijai. Psihoterapeiti arī tā saka, nē, visam nav jābūt, ne viņas vienmēr ir tik vienlīdz intensīvas, vai tieši tādā secībā viņas var būt miksēta, var iet pa ciklu rotēt. Tad tas ir ievadam. Pirmā stadija bieži ir šoks, pārsteigums. Pašam pārsteigums var būt ar to ideju, ka vispār es iedomājos par to, man ir jāmet miers. Viņš nebūs jāmet miers. Un tas var būt tāds iekšējs šoks pašam pret sevi. Tad
biežāk otrā stadija ir kaulēšanās, varbūt tomēr būs. Tad, kad, teiksim, piezvana kādam pa telefonu un pasaka, ka kāds ir miris, tad bieži vien pirmais teikums ir, ko? Jeb šoks. Otrais teikums ir, beidz ākstīties. Ļoti bieži. Tā ir kaulēšanās. Mījās dusmas ar vainu, vainīgā meklēšanu otrā vai sevī, un tad beigās ir samierināšanās. Maldīgi uztvert, ka tad tas vairs vispār nav prātā. Tieši tāpēc, kā miruši cilvēku samierināšanos, mēs vēl joprojām aizējam kādreiz uz kapiņu pieminam. Tieši tāpēc arī ar samierināšanos, ja domā par, teiksim, tā tēva attiecību izsērošanu, mēs tāpat tās vēl ik pa brīdim varam atcerēties. Jā, tā bija, stulbi, tā bija, pietrūkst. Ok, es esmu iemācījies tik galā. Man ir citi veidi. Tā teikt, tas jau salocītais, smukais origami, kurš ir ielikts mums mugursomā, aptverošs, pārpludinošs ar emocijām, bet viņš ir tāds kompaktāks, izturams. Paldies, ka dalījies smuku solītim ar maziem praktiskiem komentāriem arī. Ja kāds no klausītājiem šobrīd klausās, un viņš sevi rezonē ar visu to, ko mēs tam ejam cauri, vai viņa ir jaunais vecāks, un viņi saprot, ka tas stāsts ir par viņiem, un viņi varbūt sāk bažīties par savu bērnu audzināšanu, vai tā viņu pieredze, kas ir bijusi klausoties šo, ja tas rezonē ar viņiem, vai tas var kaut kā ietekmēt tas, kā viņi audzinās savu bērnu, viņiem par to ir jāstraucās. Visbiežāk tas ietekmēs, kā kas mums dzīvē notiek, kas pietiekami nozīmīgs bijis. Tad būtu tāda aroganti teikt, ka šis viens notikums, kā tēva emocionāla neesamība, nebūtu nekā ietekmējusi. Un tajā skaitā tas būtu arī, teiksim, par tādu vecāku bērnu attiecību veidošanas piemēru. Un tad es dažādi novēroju, kad ir cilvēks, kurš mēģina tieši otrādi pārkompensēt. Redz, man tēvs nebija, tāpēc es tagad tev būšu izteikti daudz klāt. Kādreiz tas ir baigi forši un labi, citreiz aiziet pa daudz. Tad jau sākt kā pilnīgi smacēt ar to savu uzmanību, nedot bērnam kaut kādu brīvo tādu iespēju parotaļāties pašam, pamēģināt veidot attiecības pašam ar tiem bērnu laukuma bērniem. Visādi pāraprūpes tāds varbūt, ka nelaiž ārā no mājām kādreiz. Tā teikt, arī tā emocionāla inteliģence, ja tur bērnībā iztrūkt, tad arī pašam bieži vien viņa pietrūkst. Arī dzīves laikā bieži nespēja iemācīties, un tad arī grūtāk bērnam iemācīt. Tad mācies pats. Un caur piemēru arī bērns iemācīsies. Mācies, ka dusmas paust ir ok. Jā, tur vienalga, vai tu esi meitene vai puisis, tu drīkst būt dusmīgs, bet tu nedrīkst sist. Tu nedrīkst pazemot citu, bet tu drīkst būt dusmīgs. Tu drīkst aizstāvēt sevi, tu drīkst raudāt. Un tas neatņem tev vīrišķību, ja tu raudi. Īstenībā tādu emocionālu, vai tas vulnerability, vai tā emocionālā tāda ievainojamība, kaut kādā ziņā tā, es teiktu, pieejamība, īstenībā ir tāda spēka pazīme, ja cilvēks ir apzināts par sevi, saviem procesiem. Arī par tiem nesmukajiem, kur sajūtās nokaunējies vai ārkārtīgi skumīgs. Tā kā mācieties paši savas emocijas, un tad arī bērniem būs. Un, protams, arī vecāks savā starpā rāda arī piemēru, ka tā bērns pārsvarā mācās tiešām caur novērošanu, nevis to, ko viņam pasaka. Esošajā sarunas punktā es pie sevis sapratu to, ka pirmkārt ir daudz dažādu ceļu, kā kaut ko risināt. Nevienmēr ir psihoterapeits. Ir jāsaprot, kurā brīdī. Manuprāt, tas ļoti labi, ka mēs to vairākas reizes šajā sarunā pieminējām, jo varbūt tas liekas jau klišejs, ka, ja tu neej pie psihoterapeitu, tad ar tevi jau vairs nav vispār kaut kas kārtībā, un mēs jau esam kaut kādā citā sabiedrības, varbūt tādā grāvī iešļūkusi, jo iepriekš mums bija varbūt likās, ka tas ir vuvu, tad šobrīd mums liekas, ka katram vismaz vajag vienu psihoterapeitu, bet šīs saruna mums parādīja, ka ir vēl kaut kādi instrumenti, un forši mums bija arī tas, ka mēs pieminējām to zaudējumu par to, ka mēs varam pazaudēt tēti, viņš arī nav
tā kā fiziski apglabāts un ir šīs sēras, un tas tukšums jau kaut kā tāpat tiks aizpildīts. Tikai tas jāmāk apstrādāt to pašu zaudējumu, kas nodas, kad tēls vairs nav tā emocionāli pieejams klāt. Bet esot šajā sarunas punktā, vai ir kaut kas tāds, kas nav izrunāts, pateikts, un tu vēlētos to šobrīd pieminēt? Liekas, tā bija viena no tām vīrišķības klasiskiem iezīmēm, ko es minēju par to stingrību, noteiktību, paredzamību, noteikumiem. Un šajā sarunā man liekas, vienlaikus arī rāda gan to stingrību, nopietnību, kad tās var būt reālas grūtības cilvēkam un reāli pārdzīvojumi. Tajā pašā laikā tā stingrība, noteiktība iet kopā arī ar to elastību. Kad mums ir reālās situācijas dažādas, un tas būtu tas, ko man gribētos vēl pieminēt beigās, ka lai vai kā mums šķiet, ka mums ir viss skaidrs, viss ir izprasts, mums vienmēr ir iespēja pastīties nedaudz plašāk, pavērot sevi, pavērot citus, kaut ko mācīties, un varbūt arī parādīt citiem, lai viņiem dot iespēju mācīties. Uz šīs trešās nots. Paldies, Ernest, par tavu laiku un sarunu. Paldies tev!